Rokvakars ar Rudzīti. Jānis Drēģeris ar dziesma Izvēle. Svaigākais skaņdarbs un, tev pirms kādu laiku klausītāji teicu par pasākumu Roks pret vēzi, kurš norisināsies jau nākamajā nedēļas nogalē Rīgā. Tur attiecīgi arī ar koncertu uzstāsies Jānis Drēģeris, Kristiāna Millere, Mind Design, Ātis Ieviņš, kaut kas arī krietni smagāks kā Schīma. Un grupa Rastedvīla un puiši no grupas Rastedvīla, Ralfs un Ingus, ir organizatori šim pasākumam un ir ieradušies pie manis Kurzemes radio Rokvakarā. Čau, labvakar, puiši! Čau, labvakar! Sveiciens! Bet pats svarīgākais - Roks pret vēzi. Kas ir šis pasākums, kā šī ideja radās un šāds skaists, kā saka, line-ups angļu valodā ar grupām uzstāsies? Faktiski viss tā pasākuma ideja radās tā kā tāds zibens spēriens pa pakausi, jo nevienam nav noslēpums, ka Zane ir mana māsīca, un tā pasākuma organizēšana, tas bija tāds optimālākais un labākais risinājums, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu cilvēkus un arī tādā veidā iegūst, bišķi vairāk vai krietni vairāk par to, ko, piemēram, viens cilvēks var noziedot. Respektīvi, Ingusam tiešām tā doma bija, ka viņš var, kā viņš man pats teica, viņš var palīdzēt, bet tā palīdzība būs tikai viņa palīdzība no tā, cik viņš ir spējīgs. Un tad viņš parunājās ar mums pārējiem, un viņš saka, vai mēs nevarētu darīt kaut ko lietas labā, un, protams, tur nav divu domu, ir jāņem un jādara. Un tad sākām domāt, ko mēs varam darīt, un tad nonācām pie secinājuma, ka mēs varētu mēģināt rīkot koncertus, un tos koncertus taisīt pēc iespējas jaudīgākus, apjomīgākus, un tad pie tā viss nonācām vēl, ka ir nepieciešama papildus spēki, jeb mūsu roka liela armija, kas nu var kā palīdzēt, lai nāk tālāk un palīdz. Un paldies visiem, kuri ir atsaukušies, jo line-ups, kā tu saki, ir ļoti krāšņs un bagāts. Un šodien jums ir vēl kāda grupa pievienojusies šim pasākumam, cik dzirdēju? Jā, šodien pievienojās arī grupa Jauda no Līvāniem. Pēc tāda nepārāk gara telefona sarunas. Jā, arī Jaudas puikas pazīst ļoti labi Zani. Un viņi kopā ir tusējušies vienās kojās skolas laikā. Un, kā teikt, diezgan labi ģimenes draugi tagad uz šo brīdi ir. Lai mēs Zanei palīdzētu, cik kopā mums vajadzētu savākt līdzekļus, lai visu procesu iziet cauri? Visa kopējā summa ir 30,000 eiro. Un par šo pasākumu ieeja tātad ir par ziedojumiem. Ir kāds tā kā minimālā vēlamā summa vai kā jūs... Jā, apspriedāmies un nonācām pie tās minimālās vēlamās summas, kas ir 10 eiro. Tas ir tīri tāpēc, ka, lai nebūtu to ļaunprātīgo ziedotāju, kas ir, piemēram, 50 centus noziedoja un ar to arī tā kā pietiek, tas ir tāpēc, ka mēs tiešām taisam to pasākumu ar konkrētu mērķi, konkrētam cilvēkam, un lai tas viss, ko mēs darām, tiešām arī summējās ar kaut kādu monetāru jēgu. Un cik skatos, ja gadījumā, piemēram, man nav iespēja tikt uz šo pasākumu, šo festivālu, lai ziedotu Zanei, ārstēšanai ir arī Ziedot LV lapa izveidota, cik skatos, un tātad, ja ir iespēja, tad ziedojam arī tur, lai palīdzētu Zanei ārstēties, un vajag nedaudz vairāk par 30,000 kopā. Kurā vietā notiks šis pasākums, kad mums ierasties? Zinu, ka Rīgā. Jā, pasākuma norises datums ir 30. marts. Kultūra vietā tu jau zini, kur. Ja, protams, tas nosaukums tāds ļoti divdomīgs. Kā kur? Es nezinu, kur. Tu jau zini, kur jāierodas. Jā, tu zini, kur. Ja? Bet konkrēti tā ir Tallinas iela 10, 3. korpus, blakus angāram. Un cikos startējam? Startējam jau 6. vakarā. Tā ir ieeja, jau pirmā grupa kāps uz skatuves? 6. jau pirmā grupa kāps uz skatuves. Ieeja jau būs no kaut kādiem 5. Jo tomēr tas grupu daudzums ir diezgan iespaidīgs. Ja? Mēs neticam, ka mēs ap pusnakti beigsim. Ja? Varētu būt, ka mēs pāršausim bišķi pāri. Un biļetes, tā kā ziedojums tikai skaidrā naudā, vai tur kāda karšu opcija arī ir? Kā jums būs tur? Nē, būs skaidrā naudā, būs stāvēs kaste no Ziedot LV.
Un viss uzreiz iestājā kastē iekšā. Nu, varbūt vēl var pieļaut tādu iespēju, ka, ja kādam nav skaidra nauda un kāds vēlās tā kā iekļūt pasākumā, tad pie tā cilvēciņa, kas stāv un monitorē šos te ienācējus, ja viņš parāda, ka viņš ir noziedojis, nu, to noteikti arī kaut kā var apskatīties, un mēs noteikti noskaidrosim smalkāk, bet būtībā tendējamies līdz paņemt skaidru naudiņu, lai var arī iemest šajā Ziedot LV specifiskajā kastē. Tātad ņemam vērā, ja dodamies nākamnedēļ 30. martā uz Rīgu, uz pasākumu Roks pret vēzi, sagatavojam skaidru naudu, pirms tam aizējam uz bankomātu un izbaudam lielisku pasākumu un noziedojam Zanes ārstēšanai pret vēzi. Kā ir, Ralfa? Varbūt kādu skaņdarbu vēlies nospēlēt? Skatos, tev ģitāra arī ir līdzi. Jā, šodien paķērās pie rokas ģitāra. Varbūt tās tad arī varam ieskandināt Kurzemes radio kādu senu, bet labi zinām dziesmu. No mūsu Rastedvila repertuāra ir nosaukumu Lietuvens. Tā. Viens. Lietuvens staigā, maza balbērnādā. Skan no mājas uz mājām, šaut visu rokām kājām. Naktī mēnesim spīdot, parādās viņš ar ēnu. No maza bāla bērna kļūstot par meža zvēru. Neradot nevienam miera, Lietuvens ar savu ēnu. Uzmācoties cilvēkiem lopiem ar saviem biedriešiem murkiem. Neradot nevienam miera, Lietuvens ar savu ēnu. Bet naktīs Lietuvens staigā, maza balbērnādā. Maza bāla bērna kļūstot par meža zvēru. Naktī mēnesim spīdot, parādās viņš ar ēnu. No maza bāla bērna kļūstot par meža zvēru. Naktī mēnesim spīdot, parādās viņš ar ēnu. No maza bāla bērna kļūstot par meža zvēru. Skaisti. Rastedvila, Ralfs, pie akustiskās ģitāras un balss. Šodien ciemos Kurzemes radio, rokmūzikas vakarā. Ingus arī. Un tad, jā, šodien esam savākušies, lai pastāstītu tev, klausītāji, ka 30. martā, kas ir nākamā sestdiena, ir jābūt vietā. Tu jau zini, kur. Rīgā, Tallinas ielā, pasākums Roks pret vēzi. Un uzstāsies vairāki mūziķi kā Schīmā, Feliks Čiģelis, Jānis Drēģeris, Kristiāna Millere, Atis Ieviņš, Laime Pildnīga, Mind Design grupa Jauda, kā arī puiši no grupas Rastedvila. Ir vēl kas piebilstams varbūt? Nu, kad ceram uz maksimāli lielu atbalstu, maksimāli lielu
cilvēku skaitu, lai šis te labo darbu apjoms būtu vērienīgs un manāms. Un atceramies to, ka labie darbi nekur neaizmirstās. Viņi krājās un karmas punkti krājās. Un, jo mēs vairāk viens otru atbalstīsim, palīdzēsim un mīlēsim, jo vieglāk mums visiem ies un pasaule kļūs skaistāka. Paldies jums, puiši! Tad noteikti tiekamies nākamā sestdien, būšu arī Rīgā. Un atbalstīsim Zani šajā cīņā. Paldies jums! Un kopā savāksim 30,000. Noteikti. Paldies, lai skan Fēliks Čiģelis ar vējā. Trešdienās no 6 līdz 8 vakarā. Rokokārs ar Rudzīti. Kopā ar Sijā Electrical uzticams saules paneļu uzstādītājs un piegādātājs.